Jā. Sveiki, kolēģi! Edgars, prieks jūs redzēt, prieks jūs redzēt. Tiekamies precīzi 11. pagaidām, kamēr esam šeit. Ielieciet, ka jūs man redzat, dzirdat, kad ir skaņa. Iekomentējiet čatā, redzams, dzirdams. Okay. Visi labi, lieliski. Nu, ko šodien lielā diena? Es gribētu teikt, ka paņemat kafiju, paņemat pauzi kādu stundu, kur pierakstīt, pasaucat direktoru, pasaucat savu pārdošanas vadītāju, sanākam kopā, es jums parādīšu kaut ko, manuprāt, ģeniālu. Man liekas, man tāds sēd, ka es izgudroju velosipēdu. Tagad pavadīsim šo stundu kopā tādā patīkamā gaisotnē. Tā kā kolēģi, kas pievienojās, es pat nezinu, cik man ir dalībnieku, cik man ir tas limits. Tā kā, ja kāds netiek iekšā, tad piedodiet, skatāmies ierakstā. Bet šodien, jā, es gribētu teikt, ka šodien ir vērtīgākā stunda daudziem no jums un mums visiem kopā, jo man liekas, ka tas ir to vērts. Apskatīt un izrunāt to, ko mēs varam sasniegt, pateicoties mākslīgā intelekta iespējām. Lūk, kamēr gaidām, iekomentējiet, no kurienes jūs esat, ielieciet čatā, lai nav tā, ka es viens pats visu laiku runāju. Man gribētos, ka mēs piedalāmies visi kopā, no kurienes mēs esam, varbūt arī uzņēmums, kādu jūs pārstāvat, un tā mums būs vērtīgāk. Un tad vienā brīdī, kā solīts, mākslīgais intelekts uztaisīs mums pārdošanas lapu vai Salesbooku, un es varētu uztaisīt kādam no jums tiešraidē. Bet tad jums būs jāpasaka, vismaz jāparunā ar mani. Jā, jo Jēkabils ir lieliski teiga, jo mēs esam pazīstami jau labu laiku. Jēkabils ļoti labi. Lūk, jā, tā kā prieks jūs redzēt tie, kas ir, ar kuriem esam pazīstami, welcome back. Ja neesam pazīstami, man sauc Edgars Untāls. Kas es tagad esmu un jāpadomā. Ieraksts, ja tiks ierakstīts manā pusē, kolēģi, es piešķiršu jums, pēc tam varēsiet noskatīties. Bet kas es tagad esmu? Biznesa treneris, pārdošanas treneris un mākslīgā intelekta arhitekts, ja tā drīkst teikt. Es tagad lieliski raivīju čau tiem vēlreiz, ar kuriem esam pazīstami. Šodien patiešām būs ļoti vērtīga, praktiska nodarbība. Man pat nav PowerPoints, nekāda prezentācija. Mēs iesim iekšā chatbotā un taisīsim kopā vienu lielisku, es teiktu, biznesa procesu, tādu auditu, ko var darīt jebkurš uzņēmums, jebkurā vietā pasaulē, konkrēti savam biznesam, un tās lietas, ko es jums iedošu, parādīšu, principā, es teiktu, ka mainīs jūsu dzīvi, ja jūs to vēl neesat izdarījuši. Un maksimālā veidā palīdzēs. Bet labi, ko es gribētu teikt, es parādīšu tātad, kāda izskatās pārdošanas grāmata, Salesbooks, piemēram. Šī ir aptieku, Beno aptiekai un aptieka viens ir manuālis priekš farmaceitiem. Respektīvi, ienāk iekšā cilvēks aptiekā, farmaceitam ir jānovada šī saruna tā, kā paredz standarti. Ja, un vadībai ir jārada standarti un jāpalīdz darbiniekiem šo standartus ieviest. Tādā veidā mēs varam strādāt sistēmas ietvaros. Šis ir Šis ir Mercedes-Benz sales manuālis, kaut kādas 600 lapu biezumā. To man daudz gadus atpakaļ
iedeva iespēju Mercedes dealeris, un mans pienākums bija iztulkot šo grāmatu un padarīt šo grāmatu 30 lapu biezu un tad ieviest šo procesu Mercedes dealerī Dominiks un šie savukārt tie darbinieki, kas šo grāmatu apguva, viņi visi nokārtoja Mercedes certifikāciju, un tas nozīmē, ka viņi šobrīd var strādāt jebkurā Mercedes, pie jebkura dīlera pasaulē, un viņiem ir Mercedes certifikāts, ka viņi prot un strādā efektīvi pēc standartiem. Šīs ir Toyota process, pārdošanas process. Ar to es gribēju pateikt, ka uzlabot var tikai sistēma draugi, un jebkuram uzņēmumam ir jābūt saviem pārdošanas procesiem. Tā kā tās vairs nav diskusijas jautājums, ir stāsts par to, ka, ja tev ir procesi un sistēma, tu vari viņu sākt uzlabot. Un tad mēs virzamies tālāk. Savukārt es jau labu laiku lieku šos procesus un strādāju ar mākslīgo intelektu, un es esmu izveidojis programmu, kuru es parādīšu, botu vai asistentu, kuru jūs varēsiet izveidot paši, un es parādīšu, kā viņš strādā, un kāpēc tas ir tik superīgi, un kā tas mainīs jūsu dzīvi tad, kad jūs izveidosiet kaut ko līdzīgu. Lūk. Apmēram tā kaut kā. Um, Varbūt ir jau jautājumi tagad uzreiz, pirms mēs ejam uz priekšu, vienalga par ko. Ne jebkādi kolēģi. Un es priecāšos, ka mēs pavadīsim šo stundu, es pieļauju tādā diskusijas formātā, um, lai mēs varētu iet uz priekšu. Un šoreiz mēs runāsim par biznesu to biznesu modeli. Ja, mazliet vēlāk es parādīšu, kā to var piekuriģēt, bet man interesē, kolēģi, kāds no malas, kurš pārstāv biznesu to biznesu kā nišu. Varbūt ieslēdzat skaņu vai iekomentējiet. Es jums uztaisīsim jums tiešraidē pārdošanas grāmatu. Ja jūs man nepieslēgsties, tad es uztaisīšu pats kādu gribu, bet principā es gribētu kādam no jums uztaisīt tagad īstu, reālu pārdošanas grāmatu, kuru tu vari. Marina, laikam, tu gribētu pieslēgties un uztaisīt savu Jā, grāmatu. droši. Ir tieši biznesa to biznesa. Ideāli. Prieks tev redzēt. Kāds ir tās biznesa mazliet ieskicē? Mēs esam varumtirdzniecības kompānija, un mums tie galvenie, tās galvenās preces ir ūdens filtri, ūdensvada caurules un caurules apkurei un iekšdurvis. Ļoti labi saprotams, ka iekšdurvīm būs viens modelis pārdošanas, un attiecīgi, rupi runājot, tā ūdens precei būs pavisam cits. Tā kā šeit mēs varam izvēlēties vai nu vienu vai no otru. Labi, mēs izvēlamies vienu, tāpēc, ka mums iedosim botam vienā teikumā, kas tu tāds esi, un mums būs jāpasaka, Mhm. kuru mēs ņemsim virzienu, un tad mēs ar to varēsim arī Jā, strādāt. jā, jā, Okay. droši. Mhm. Labi, un tas, ko mēs darīsim, tu vari neslēgt skaņu, tagad mēs ar tevi runājam, un mēs tagad kopā pavadīsim šitā lielisko stundu, pārējie kolēģi, kas nokavēja, tie nokavēja, bet mēs iesim procesā iekšā. Tātad, es padalīšos ar ekrānu, un mēs vienkārši iesim un strādāsim pēc procesa. Tā, šis ir mans lieliskais ekrāns, un tu vari ieslēgt skaņu, kad tu redzi, un kad viss ir kārtībā, jā? Jā, es redzu, jā, Liels, jā, liels. es redzu gan ekrānu, visu es redzu. Ok, super. Tad Mhm. es nestāstīšu, kas, bet tad jums ieiet iekšā savā ChatGPT platformā, un, un un uztaisīsiet, vienā brīdī jūs uztaisīsiet savu asistentu, kādus es, piemēram, esmu šeit sataisījis, un mēs paņemsim vienu jau sagatavotu modeli, business to business Salesbook Creator, kas patiesībā, kā jau es teicu, mēs esam sanākuši kopā, jo šis ir kaut kas īpaši unikāls un jumtu noraujošs manā izpratnē. Un es viņu tagad ielikšu mūsu arī tā čatā. Tā, kur mums ir čats? Participants. Tā.
Tāds mums ir, lai jums ir pieejama. Vienīgais man nav skaidrs, vai mūsu, uh, vai mums pietiks jaudas, vai visi tur varēs sanākt tur iekšā tik, cik mēs esam, bet tā saite ir tur, ko es jums tikko aizsūtīju. Lūk, un tā ideja ir sekojoša. Mēs sāksim runāt ar chatbotu, ar asistentu, un viņš soli pa solim izveidos mūsu biznesa procesu. Vispirms parādīšu, kā tas strādā, un tad es parādīšu, kas tur ir iekšā. Divas lietas. Ja? Nu tad, ja viss ir kārtībā, mēs vienkārši darbojamies. Es viņam saku, hello, hello, un viņam vajadzētu man paprasīt četras lietas vispirms. Viņš ir ieprogrammēts darīt lietas, kā es viņam lieku. Un man vajag pārdošanas grāmatu, piemēram. Ja? Un tagad, pirms viņš sāk taisīt grāmatu, viņš no manis un no tevis, vai jebkura, kurš grib to grāmatu uztaisīt, viņam interesē četras lietas. Viņš grib aktīvu linku no tavas lapas, no tava biznesa, respektīvi saiti kaut kādu. Tad viņš grib saiti, tu vari ielikt šeit vienkārši www apakšā, nezinu, iekopē savu linku. Tad viņš grib, lai tu pievieno šeit PDF failu, kas vēl vairāk pastāst par tavu biznesu, kaut kādu sagatāvi par uzņēmumu, PDF, kas mēs esam, produktu un tā tālāk. Ja? Kur ir tā saite? Tāpēc, ka Zoom chatā nekā nav. Tikko. Tātad, jebkurā gadījumā ieej, redz, kur Sales Book Creator, redz, kur ir copy link. Nu, es mēģināšu vēlreiz iemest, es tikko tā kā ieliku. Tā, vēlreiz chats. Piedod, nenospiedu, enter. Chats. Tā. Tagad? Jā, okay. Tagad ir. Jā, sorry. To viņa iekšā. Jā, un tad četras lietas viņš prasa. Viņš man prasa iedot man saiti, iedot man papildu informāciju, tad uzraksti, ko tu sagaidi no šī grāmatas, respektīvi, tu gribi sakārtot kaut kādus procesus, ko tu gribi ar to izdarīt. Ja? Un ceturtā lieta, ko es viņam palūdzu izdarīt, sadraudzēties ar Runtālu LinkedInā. Nu, paši saprot. Tā, labi. Tad mēs... Zini, kā mēs darām? Ja, piedod, es taisīšu savā pusē, tā būs vieglāk, un tu pēc tam piekuriģēsi. Ja, mēs iesim uz priekšu, lai mums iet ātrāk, un pēc tam tu vienkārši varēsi, nezinu, piekuriģēt. Tev vienkārši nekas nav jādara, bet konceptuāli, kad tu gribēsi izdarīt pēc tam, tu varēsi šitādā veidā to visu adaptēt priekš sevis. Jā. Okay, un tagad es esmu ielicis tā, ka viņš mums prasīs jautājumus par uzņēmumu, lai viņš varētu to grāmatu uztaisīt speciāli man. Viņš man prasīs kaut kādus jautājumus, bet mēs tagad negribam mums nav tik daudz laika ar viņiem diskutēt. Tas, ko es jau viņam sagatavoju, vēl vienu promptu, jeb komandu, kā tu viņu vari piemānīt, un nedot viņam informāciju uzreiz, bet vienkārši iet uz priekšu. Un šis ir tas prompts, ko mēs viņam ieliksim. Un es viņam ielikšu arī esi radošs, un ja tev trūkst kāda informācija, vienkārši pieņem, ka tas ir kompānija tāda, un es ielikstīšu, ka esi wholesale, vienkārši vairumtirdzniecība. Jā. Nu jā, ok. Un tagad es nospiežu enter, un viņš man saka, jā, lieliski, es sapratu, ka vairumtirdzniecības kompānija, un tomēr iedod man papildu informāciju par to uzņēmumu, bet mēs gadījumā vienkārši kopēsim to promptu un teiksim, ne, sorry, make assumption, pieņem, ka tu esi vienkārši, bet principā tev vajadzētu viņam iedot papildu informāciju, bet mēs to nedaram šodien, tāpēc, ka mums nav tik daudz laika, ja?
Un tas attiecās uz jebkuru. Un tagad skaties, kas notiek. Viņš sāk veidot tagad biznesa to biznesa grāmatu vairumtirdzniecības kompānijai. Pirms pāris dienām mēs šādu pašu izveidojām ar radiostācijai. Pēc tam, pirms tam mēs strādājam ar AJ produktiem, pēc tam mēs strādājam ar citiem caur šo pašu formātu. Un šeit ir strukturētā veidā salikts, principā, secīgi soli pa solim, kādam ir jāizskatās biznesa procesam efektīvam. To mēs varam piekuriģēt, bet tas, kas ir šeit, ko viņš šobrīd ir strādā ar izdomātu uzņēmumu tavā nišā. Jā. Ja? Un tāpēc pirmais solis ir uzņēmuma vērtības. Kas tu esi? Uzņēmuma lielā bilde, kas mēs esam, uz kurien mēs ejam, mūsu kompānijas. Viņš nosauca Titan Wholesale, bet te būtu cits. Tālāk ir uzņēmuma pārskats, vērtības, misija. Sākums, lielais sākums, ko mums vajag. Mums to vajag zināt, klientiem to vajag zināt, visiem vajag zināt, darbiniekiem vajag zināt, kas ir mūsu vērtības, un ar tām mēs runājam. Tā ir pirmā sadaļa mūsu procesā. Kas viņam ir ieprogrammēts, tātad skaties, nākamais ir key takeaways, kā šīs vērtības pārdot darbiniekiem. Kā šīs vērtības nodot tālāk darbiniekiem. Šis ir tā kā varbūt vadības uzdevums. Redz, kur ir vērtības un kur kā nodot un kāpēc to vajag darīt. Nākamais solis ir action steps. Tātad vingrinājumi, kā iemācīt darbiniekiem šīs vērtības implementēt ikdienas dzīvē, ikdienas pārdošanas procesos. Jā, tātad atkal ne tikai vērtības, bet ko ar viņām darīt un konkrēti vingrinājumi, kā viņas iedzīvināt dzīvē. Šeit, ja, copy-paste, ņem un darbojies. Nākamais, ko viņš automātiski iemet ārā, rekomendā papildu informācija. Viņam ir zināšanu, knowledge base šim konkrētam botam, un kurā ir limitēts skaits, bet tur jau ir integrēta pasaules gudrākās grāmatas par biznesu, par marketingu, par reklāmu. Tāpēc viņš paņem kaut kādu, un viņš strādā ar to informāciju, bet viņš iedod šeit grāmatas, kas ir viņu bāzē, un vēl viņš iedod no ārpuses grāmatas, resursus, kuras attiecās uz konkrēto topiku, uz konkrēto tematu. Plus viņš arī iedod saites uz ārējiem resursiem, kas tev palīdzēs saprast globāli, ko tas nozīmē, kā tas izskatās citur. Ja? Saprat to domu? Topiks 1. Jā, protams. Pirmais posms sales grāmatā nosacīt ir gatavs. Tev tikai būs tavas vērtības, tev tikai bišķiņ būs jāpiekoriģē, bet tas ir tas, ko chatbots ir izdarījis. Kompānijas vērtības. Kā tev patīk šis sākums? Vai šis tev nodara? Šis ir, teiksim tā, man ir zināms. Protams, ka ar darbiniekiem no vadības viedokļa šausmīgi grūti strādāt tieši, lai darbinieki arī iesaista gan misiju, gan vīziju pārdošanas procesā. Un tas tiešām ir nepārtraukts process, jo vairums darbinieku vispār paši nesaprot. Viņi uzskata misiju par kaut kādu, tekstu, kas ir uzrakstīts mājaslapā tikai tāpēc, ka to paredz šablons. Jā, un tā ir vadītāja pienākums un atbildība nodot un iemācīt, ka patiesībā mēs esam uzņēmumā, tāpēc, ka mūs vieno kopīgas vērtības. Mēs strādājam šeit un mēs gribam pasaulē kaut ko nodot tālāk. Un tāpēc mums ir jāsaprot, jāpieņem un jānotic un jāmāk to visu ieviest, bet tas ir darbs, kas nenotiek pats no sevis. Tas ir baigais darbs, un no savas pieredzes pateikšu, ka šausmīgi sarežģīti ir pārliecināt darbinieku, ka uzņēmuma mērķis un tiešām misija ir tas, kas tur ir rakstīts. Ja, protams, tas nav formāls pasākums. Tāpēc, ka atkal 90%, ja ne vairāk, domā, ka uzņēmuma uzdevums ir vienkārši pelnīt naudu. Kas ir forši pelnīt naudu, bet ir jābūt vairāk nekā tikai naudai. Okay, labi, jā, teiksim, šeit nauda ir noteikti kā resurs. Jā, labi, tad skaties, mēs esam pabeiguši nostīt pirmo tematu, un viņš saka, vai mēs ejam uz priekšu. Un ja šeit viņš saka, vai mēs ejam uz priekšu, ja te kaut ko vajag papildināt, tad mēs kaut ko rakstam šeit. Hei, vai vēl ko var darīt, skaties, tu vari pieslēgt skaņu, use voice mode.
apakšā. jā, jā. Un tu vari neko nerakstīt, un tu vari runāt Bet ar runāt. chatbotu par vērtībām un paprasīt, kā man labāk ieviest dzīvē, kā man labāk šito. Pastāsti man, reku, tu man iedevi grāmatu par tur Peri Maršalu, kāpēc tieši šo tu man ieteici? Nu, Mhm. un viss, kas tev interesē par tematu, pieslēdz skaņu, izrunā, un viņš pēc tam saglabā to tavu sarunu arī skriptā, sarunas pierakstā. Skriptā, jā, jā, Ja? jā. Mhm. Okay. Tieši tā es ar viņu vakar izklaidējos, tikai citā jautājumā. Jā, jā. Nu, lūk, tā kā mēs viņam sakām, lieliski, mums ir viss labi, ejam tālāk, next, mēs ejam uz nākamo punktu, tātad corporate standards, biznesa pamatā. Es nezinu, kāpēc tik daudz uzņēmumu noignorē šo svarīgo lietu, kas patiesībā ir iekšējā disciplīna, korporatīvā disciplīna, iekšējie standarti, pienākumi, atbildība, tāds rāmis, kurš nedrīkst principā būt interpretējams. Nu, ja mēs runājam par efektīvu, nav tā, ka, hei, Mercedesā tu vari izdomāt tagad pārdot pa savam, vai nākt darbā, kad tu gribi, vai uzdot kaut kādu, ir standarti, ir procesi, un mēs gribam, lai tas tā būtu, jo tas ir mūsu bizness. Ja? Un tāpēc tas ir tas, ko mēs arī šeit ieliekam. Mums ir rekurs pārdošanas komandas ekspektācijas, ko mēs no viņiem sagaidām. Mums ir šāds, mums ir šitāds, mums ir šitāds. Tātad klientu orientācija, produktu zināšanas, pārdošanas process. Un tālāk mēs arī iesim ciparos. Šobrīd ir vienkārši, ko mēs gribam no darbiniekiem. Ja? Chatbots mums ir iedevis, ko man vajadzētu gribēt darbiniekiem. Nākamais ir performance and accountability, key metric. KPI, kā mēs mērīsim to Mhm. darbinieku efektivitāti, to viņu. Nu, viņiem ir savi pienākumi. Te būs konkrēti cipari, e-pasti, te būs KPI. Kādā veidā mēs novērtēsim, ka viņi dara savu darbu efektīvi? Pirmkārt, Ja? viņiem ir jādara konkrētas lietas, un mums ir jāspēj izmērīt tās konkrētās lietas. Ja? Jā, Un, nu, respektīvi, ja mēs neko nemērīsim, mēs jau nezināsim, ka mēs esam sasnieguši tieši to jā. mērķi, ko mēs esam noteikuši. Izcili. Tāpēc Noteikti, protams. šeit parādās konkrēti jau cipari, piesaistītie līdi, šeit parādās konkrēti noslēgti darījumi, vidējā summa. Mēs ejam iekšā izējošās, ienākošās aktivitātes katru dienu, katru nedēļu, katru mēnesi. Ja, Jā, cipari. Nākamais ir behavior un sales mindset. Kādus domāšanas modeli mēs gribam saviem darbiniekiem iedot. Šeit ir atkal punktualitāte, precizitāte, profesionalitāte, follow-ups, klientu nepazaudēšana, uz klientu orientāciju, mindsets no darbinieka puses, ko mēs gribam viņiem iedot. Atkal nākamais action steps un vingrinājumi, kā mēs iedzīvinām šīs lietas, šo disciplīnu un šos KPI darbiniekos, kas parasti ir problēma. Nu, parasti darbinieks sabuntojās, ka mēs viņam gribam sākt runāt par disciplīnu. Man bija diezgan daudz treniņi, kur man uzņēmuma īpašnieks pirms tam viņš saka, klausies, Edgar, vai noskipojam tematu, varam runāt par visu, tikai nerunājam par disciplīnu. No, mūsu darbiniekiem nepatīk vārds disciplīna. Un man kaut kā neiet kopā, no manīm gaida rezultātu, bet disciplīnas nav. No, tās nav savienojamas, nu, kā teikt, jā. Šeit droši vien, ka Edgars paskaidrošu, pēc ka jautājums ir par to, kā ir ar disciplīnu pašam vadītājam, pašam īpašniekam. Jā, absolūti piekrītu. Ir tāds teiciens, ka darbinieki neklausās, ko vadītājs viņiem saka. Darbinieki skatās, ko viņš dara, vēro un Jā, izdara secinājumus. jā, jā, jā. Droši vien ir te, bet te ir galvenais akcents. Tu nevari sasniegt rezultātu bez disciplīnas. Nevari. Īpaši biznesa to biznesa modelī, te ir jābūt vienkārši nediskutējamas lietas. Vai nu tu to Jā. izdari, vai nu tu strādā citā uzņēmumā. Viss. Okay. Action step, disciplīna, rekomendācijas no grāmatām, rekomendācijas no ārpuses, konkrētas lietas, kas attiecās uz šo procesu. Ja? Company standards. Atkal, Mhm. kādam par to ir jāpadomā, jāpieraksta, jāizrunā un jāievieš. Ja nav standarti, ja nav disciplīnas, ja nav KPI, ir milzīga problēma.
Visos līmeņos. Okay. Lieliski. Mēs ejam, viņš saka, vai ejam tālāk. Nākamais mums ir komandu struktūra. Mēs sakam, mēs sakam next. Un tagad viņš, principā, ja viņam būtu papildu informācija, tagad viņam būtu nu, tava informācija jau par darbinieku struktūru, par komandu, kādās komandās jūs strādājat, vai kāds ir tas pienākumu sadalījums iekš uzņēmuma, kurš dara ko. Ir zvanītāji, ir e-pastu sūtītāji, ir līdu apkalpotāji, kādā veidā tiek tas process veidots, tas arī būtu jāieraksta šeit. Un redz, kur, piemēram, chatbots ir izdomājis, ka tādā vairumtirdzniecības kompānijā vajadzētu būt šādai komandas struktūrai. Ja, tur ir business to business sales executives, kas dara to, tad ir account manageri, kas dara šo, tad ir tas, un tāda būtu reportēšana, struktūra komandai, piemēram. Ja? Jā. Ja te būtu konkrēti cipari, tad tu varētu paprasīt, hei, mums šobrīd ir, nezinu, 3 puiši tādi, 2 dara to, 3 dara to. Kā tev liekas, vai tas ir optimāls komandas modelis? Ko mums vajadzētu uzlabot šajā komandas modelī? Iesaki varbūt citus piemērus, paskaties uz to komandas modeli, varbūt, kad ir citas opcijas labākas, ko mēs nezinām, un tad viņš tev izstāstīs un iedos. Komandas struktūra un sadarbība starp departamentiem atkal ir kaut kādas lietas, ko mums vajag loģistika, mums ir mārketings, mums ir pārdošana, mums ir vēl kaut kas, mums ir ražošana, mums jābūt kaut kādai miedarbībai. Ja tu pārdod kaut ko, tev jābūt pārliecībai, ka ražotājs var uzražot, vai ne? Un tāpēc... Un pa vidu vēl ir noliktava. Tā kā tur tas process, viņš apaug, ja, un viena lieta noliktavā nav, cik ātri var dabūt no ražotāja, ražotājiem arī ir visāds nianses, tur iepirkēji atkal iesaistās. Tāpēc tas viss ir atrunāts. Tāpēc ir atrunāts šī funkcija, kādā veidā mēs saskaņojam, lai tas process mums iet uz priekšu. Lai pārdevējs nepārdod to, ko nevar saražot, lai saražotājs nesaražo to, ko nevar pārdot, un otrādāk. Ja? Te ir atrunāts, nākamais ir performance. Mēs atkārkam iekšā jau vēl vairāk dziļāk iekšā, tad, kad mums ir šie bez mazā jau darbinieku incentīvs, motivācija, iesaiste, lai darbinieki strādā efektīvāk. Tā kā paskatīties racionāla motivācija, naudiskā motivācija un emocionālā, kādā veidā mēs to darbinieku varam uzmotivēt un dabūt efektīvāku rezultātu. Nākamais action steps, kā strādāt ar šo konkrēto tematu, tātad, ko darīt, vingrinājumi, kā šito ieviest dzīvē. Man patīk tas, ka šīs bots iedod ne tikai, kas tas ir, bet ko ar to darīt. Jau konkrēts vingrinājums, konkrēts idejas, kā iedzīvināt. Un tā ir, man liekas, lielākā problēma, ka daudz uzņēmumi, pirmkārt, viņiem nemaz nav tādas salesbook, un ja viņiem kaut kas ir, viņi nezin, ko ar to darīt. Ja? Tad šī ir tā lieta, kad tev ir gan salesbooks, gan konkrēti idejas, gan konkrēti grāmatas, kuras tu vari paņemt, un konkrēti vingrinājumi, kurus tu vari ieviest, lai sakārtot šo topiku. Ja? Un sakārtotu to lietu, kas attiecās. Un šeit drīzāk arī ir runa par to, ka vadītāji pārsvarā komandas neapmāca. Kaut gan tas ir tāds ļoti svarīgs process, ja? Un tu tiešām vari varbūt kaut kādā brīdī izdalīt tās 2, 3, 4 stundas kaut kāda noteikta veida apmācībai. Ja? Bet parasti jau visi saka, ka visiem, ka nevienam nav laika, bet tas ir tāds arī viens no pamatiem. Zini, kā ir tāda patiesība, ka uzņēmums aug tikai tad, kad aug darbinieki. Ja? Un ja darbinieki neaug, tad uzņēmums stagnē. Uzņēmums nevar. Pilnīgi piekrītu. Un vēl viena lieta, piemēram, zini, kas ir interesanti. Es nāku no farmācijas jomas, no farmācijas biznesa. Es strādāju daudzus gadus, un tur ir viena pozīcija, kas saucās Field Force Managers. Respektīvi, tas ir cilvēks,
pusvadītājs, viņš nav pārdošanas vadītājs, viņš ir zemāks par pārdošanas, bet viņa uzdevums ir, viņš ir nosacīti coach, viņš ir treneris, un viņš iet kopā ar darbiniekiem, kopā on field, viņš sēž blakus, viņš diskutē, un tās ir tas, kur tas trūkstošais posms daudzos uzņēmumos ir vadītājs un ir darbinieks, bet nav ala coach vai kas to praktiski ievieš. Jā. Bet, zināmā mērā, es tur redzu dziļāku problēmu, ka tas vadītājs pat nemaz nezina, ka tādam amatam ir jābūt, vai ka viņam tomēr būtu jāpiesaista varbūt kāds no malas, lai palīdz to izdarīt. Var piesaistīt un tālu, piemēram. Var piesaistīt Marinu no vadības viedokļa. arī. Jā. Bet es tev piekrītu absolūti, ka varbūt nezinu, varbūt nesaprotu, varbūt negribu, varbūt nav laika, varbūt daudz dažādu varbūt, bet tajā pašā laikā šis ir tas missing link, ļoti bieži tas trūkstošais posms, kas arī sačakarē to sistēmu. Ir vadītājs, ir darbinieks, bet trūkst vidējā posma. Ja, kas savieno, un tad ir darbinieks domā, priekšnieks brauc ar savu Porsche, nafig man tur knapi kaut kas sanāk, vai ne? Tieši tā. Labi. Man milzīgs prieks, pirmkārt, ka tu šeit esi, ka mums ir tik lieliska diskusija. Es jau biju sadomājis, ka man vienam būs jārunā, bet paskaties, cik mums lieliski sanāk. Nē, ja vajag parunāt, tad droši var man aicināt. Lieliski. Labi, tad skaties, ko mums chatbots ir iedevis. Coaching salespeople into sales champions. Grāmata, kas mums ir iekšā zināšanu bāzē. Challenger sales, unfair advantage. Atkal viņš piedāvā grāmatas, kas mums palīdz transformēt šo te zināšanas konkrētās prasmēs, nokaučēt un dabūt to rezultātu. Plus te ir jau atkal papildus piemēri no ārpuses, kur var pasmelties un informāciju. Tā kā svarīgs posms jāsakārto, un ja kaut kas nav skaidrs, nospied pogu un parunājies ar chatbotu. Pastāsti man, kā tur tagad, kā labāk šito, ko darīt, un visi laimīgi. Tas nozīmē, pirmkārt, tev ir salesbooks, un tagad tu ar to salesbooku runājies. Tas vairs nav grāmata atvilktē nolikt, tad tu vari jebkurā laikā piespiest un parunāties. Un ja tavam darbiniekam pārdevējam ir sales grāmata, un viņam ir pieejama, viņa ir digitālā versijā, tad vairs nav diskusija, ka es kaut ko nemāku vai nesaprotu. Ja klients man izmet pa durvīm, es izēju ārā, nospiežu pogu un chatbot klausos, klients man izmet pa durvīm, kāpēc tā? Jā. Kā tev liekas, ko es izdarīju nepareizi? Un tu viņām vari zināt, kā izdarīt. Piemēram, mēs farmācijas kompānijā vēl sen atpakaļ. Mēs darījām tā, ka mēs ierakstījām savas sarunas pie klienta. Mēs nospiedām telefonu, ierakstu, ieliku kabatā un es gāju pie klienta. Un tad, kad es izgāju ārā, es nospiedu to ierakstu uz austiņām un es sāku klausīties, ko es tur sarunāju. Un es analizēju, bet tagad to var izdarīt nevis tu klausies, bet šito savu ierakstu iemet chatbotam un paskaties, ko es tur sarunāju. Pāanalizē, padomā to mūsu sarunu, kur es nošāvu greizi, ko es varēju darīt labāk. Ja? Un tu vari iemest savu telefonu sarunu ar klientu. Ja tu strādā telemarketingā, tu ieraksti savu sarunu beidzās, iemet chatbotam, hei, izanalizējam kopā un pasaka, ko mēs varējām darīt labāk, vai ne? Un visu, un es nezinu, kur vēl krutāk, kā teikt, realitāti, kā šis pareizi. Jo ir vēl viena lieta, ka piemēram, pārdevēji, viņi tad, kad viņi ir pie klienta vai tad, kad viņi zvana pa telefonu, viņi nemācās. Viņi vienkārši parāda to, uz ko viņi ir gatavi, to, ko viņi ir iemācījušies. Viņi mācās pa vidu starp zvaniem, un viņi mācās apmācībās, ja viņi mācās. Viņi mācās. Ja vadītājs viņam ir pateicis, hei, man nevajag 80 zvanus, man vajag 20 zvanus, bet man vajag tos zvanus kvalitatīvus. Un starp katru zvanu mums būs checkpoints. Mums būs zvana analīze, kurā tu mācīsies nākamo zvanu taisīt labāku. Un labāk. Un katru reizi labāk. Un vienā brīdī chatbots tev pateiks, hei, tu esi perfekts. No. Hei, šis zvans bija perfekts, mums vairs nav ko pielikt. Un saprat, tā tas notiek. Ok, ejam tālāk. Next. Sales funnels, jā.
tie kolēģi, kas nepiedalās sarunā, tie, kas klausās, kā jums pašiem liekas, ielieciet plusiņus, ķeksīšus, sirsniņas, ka tas, ko mēs runājam, ir pa tēmu, lai mēs ar Marinu nesajustos, ka mēs runājam kaut ko, kas nav vajadzīgs un nav nepieciešams. Pārējie kolēģi, vispārējie, kas esat klāt, ielieciet, kā tas, ko mēs runājam, attiecās arī uz jums, un ka tās ir svarīgas lietas, un ka tik kruti kā tagad nekad iepriekš nav bijis, ka tas, ko mēs šobrīd... Okay. Lieliski. Tagad skatieties, nākamais solis - pārdošanas tunelis, sales funnel. Atkal, kādreiz domāju, kaut kāds mistisks zvērs, mistisks kaut kāds process, bet tas, kas te notiek, patiesībā šeit ir ļoti konkrētas lietas. Šeit ir pārdošanas tuneļa 5 posmi, svarīgākie posmi. Piemēram, lai tu kādam kaut ko pārdotu, vispirms man jāpalīdz tam klientam saprast, ka viņam ir problēma. Pirms tu viņam pārdod produktu, durvis vai ūdeni vai vienalga ko, tev jāliek viņam atzīties, ka viņam ir problēma. Viņam jāpasaka, jā, man varētu būt labāk. Ja viņš nepasaka vai nesaprot vai neatzīst, nekādas sales funnels nestrādā. Nestrādās. Pirmais stage - manam klientam jāsaprot, ka viņam ir problēma. Un man ir jāzina, ka viņam ir problēma kā pārdevējam, un jāspēj viņam parādīt un izskaidrot un saprast. Un mums abiem jāvienojas, ka viņam ir problēma. Pirmais līmenis. Nevis mēs nākam ar produktu un cenu lapu, un dodam klientam, redz, kur tev, ka mums ir jaunākie produkti un tā tālāk, bet mēs sākam runāt par klienta biznesu, un viņš saprot, ka viņam ir problēma. Nākamais, ko mēs viņam piedāvājam mūsu sarunā, mēs nepiedāvājam atkal savu produktu, mēs piedāvājam risinājumu. Vairākus risinājumus mēs piedāvājam, hei, tu vari risināt šādi, un tu vari izvēlēties arī mūsu risinājumu vai mūsu virzienu. Mēs nesakām, manējais ir labākais. Es saku, un vienīgais pareizais, es saku, risinājumi var būt, nezinu, vismaz trīs dažādas varianti. Jā. Jā, un mēs no savas puses sakam, hei, es pārstāvu šo risinājumu, un es pastāstīšu, kāpēc es tā domāju, ka šis varētu būt piemērotākais tev. Atkal, nav pressure, es nespiežu mīlēt Raini, es palīdzu saprast problēmu, es parādu, ka ir risinājumi, un viens no viņiem ir manējais. Nākamajā solī es paskaidroju, ka es esmu eksperts. Es esmu eksperts, un es pastāstīšu, kāpēc manai ekspertīzei ir vērtība, un kāpēc es esmu pārliecināts, ka mans risinājums ir labākais, piemērotākais tavā gadījumā. Ekspertīzi es pārdodu sevi, es pārdodu uzņēmumu. Eksperti. Tā kā tu aiziet pie zobārsta vai tur pie sienām ir parasti kaut kādi certifikāti salikt. Man arī aiz muguras ir salikt ekspertīze. Man uz galda stāv. Tieši tā. Un mums ir jābūt ekspertiem un jāparāda. Un nākamais, un tikai tagad parādās tavs produkts. Tikai šajā brīdī parādās produkts, kas ir daļa no risinājuma. Ar cenu, ar daļu ko, tikai šeit. Un lielākā problēma, kad liela daļa pārdevēja noskipo tos pirmos posmus un iebāž cenu lapu. Klients saka, kas jums jauns, un klients un pārdevējs iebāž viņam cenu lapu un sāk stāstīt par kaut kādiem produktiem, kas nafig nevienam neinteresē. Zini, šeit es tev piebildīšu, tāpēc, ka tad, kad es runāju par savu ar savu komandu, neatkarīgi no tā, tie ir pārdevēji vai tā ir kāda cita, teiksim, struktūra vienība, ja? Bet ar pārdevējiem ļoti tā spilgti izpaužās. Es prasu, ok, un kā jūs domājat, ko tas klients iegūs ar to mūsu produktu? Kāpēc klientam, priekš kam viņam vispār tas ir vajadzīgs? Ja? Viņi man tur, nezinu, ja sāk stāstīt, jā, bet tas ir forši un tā tālāk. Es saku, nē, jūs mani nesadzirdējāt. Ko tas klients tieši, kāpēc viņam būs labi? Un tad, kad pārdevējs uz to jautājumu atbild, tad visdrīzāk arī sākās tas pārdošanas process. Jā, paldies. Mēs pēc brīža mums būs jautājumi mazliet vēlāk. Tur būs saraksts ar obligātiem jautājumiem. Bet šobrīd es teiktu, ka šis ir zelta, kā teikt, standarts. Ja tu gribi kaut ko pārdot, tad viss notiks šādi. Vai arī tu sačakarē laiku gan sev, gan klientam. Ja? Tad pieci stage.
Un nākamais ir, ko es esmu ielicis šajā grāmatā, kādas metodoloģijas mēs izmantojam. Un es esmu izbūries cauri visām, simtprocentīgi visām pārdošanas tehnikām, metodoloģijām, kādas vien ir iespējams. Un es esmu atradis 3 efektīvākās, kuras es izmantoju. Pirmais ir vecais labais spin selling. Mhm. Nākamais ir Challenger Sales. Un tad ir Straight Line no Jordana Belforda. Un tad, kad viņi savieno konsultatīvu, ok, to var izmantot nice to have kaut kādā brīdī, kad mēs to ieliekam iekšā. Bet principā šīs trīs ir top stratēģijas, top metodes. Un man kā uzņēmuma vadītājiem vai pārdošanas vadītājiem ir jāsaprot, ar kādiem paņēmieniem, ar kādām metodēm mēs strādājam uzņēmumā. Kas ir tas, ko mēs liekam iekšā? Un šīs ir 3 ļoti konkrētas, pārbaudītas, pierādītas metodes, kuras tu vari patiesībā apvienot vienā savā salesbookā, savā procesā un sākt ar to strādāt. Ja? Tad, kas tur ir iekšā? Mūsu gadījumā šī sales grāmata pamatojās uz šiem trim plus 4. metode, ko mēs implementējam šajā visā pārdošanā iekšā. Tālāk mēs ejam uz priekšu, tad ja šeit ir vienkārši sales pipeline, kas ir dziļāks skatījums uz lietām. Šis bija lielais sales funnel globāli, un šeit ir sales pipeline. Tātad līda ģenerācija, tātad prospecting, proposal, closing, follow-up. Jā, tātad atkal. Un visa pamatā ir Pareto 20-80. Visi klienti nav vienādi, visas aktivitātes nav vienādas. Mēs fokusējamies un paturam vienmēr prātā Pareto principu. Ja? Un tālāk ir uzdevumi, vingrinājumi, ko ar to darīt, Jā. kā šito iedzīvināt. Tālāk ir grāmatas. Mūsu gadījumā mums ir spin selling, jau ir knowledge base. Tālāk mums ir grāmatas, ko viņš piedāvā no malas apgūt un papildu resursi. Ja? Lieliski, tas ir sales funnels. Tālāk mums ir kopā. Mērķa auditorija. Jā, tagad mums ir kopā kaut kādi, man liekas, 11 šie stage, bet mēs ejam uz priekšu. Tagad target customers. Ja? Mums jāsaprot, man kā vadītājiem, maniem darbiniekiem, mums visiem jāsaprot, kas tad ir mans ideālais customer profile. Un man ir sadalīts divās kategorijās. Customer profile kā uzņēmums, kā SIA, ar ko es strādāju, un tālāk ir decision maker, lēmumu pieņēmējs. Man ir klasifikācija uzņēmumam, kā business to business, saprast, kas ir mani klienti uzņēmumu līmenī un lēmumu pieņēmēju līmenī. Tāpēc te ir, kur ir understanding ideal customer profile, te ir viņu pain pointi, buying power, tātad raksturojumi, tātad kas ir manam klientam. Mērķi klientam svarīgākās lietas, un tālāk decision making, lēmumu pieņēmējs iekš konkrētā uzņēmuma. Mēs atkal paskatāmies, kā viņi sadalās, tur ir, kā tas notiek. Ja? Un man no pārdošanas viedokļa ir baigi svarīgi saprast, kas ir mans klients uzņēmuma līmenī un kā notiek tas lēmumu pieņemšana process iekš katra gadījuma. Ja? Un te mēs ejam iekšā customer segmentation, redz, kur, piemēram, ja viņš paņem vairumtirdzniecību, viņš jau arī ir sadalījis tev par prieku, piemēram, high volume buyers, mid-size distributors, small retailers. Viņš jau ir sadalījis viņus arī pēc potenciāla tieši vairumtirdzniecībotājiem. Viņi arī nav vienādi, viņi arī atšķirās. Un te ir 3 segmenti, ko viņš jau priekš tevis ir uztaisījis kā galvenos. Nu jā, un droši vien, ja es pareizi tevi saprotu, ka šī botā var arī ielikt arī esošos klientus, jo noteikti ABC klasifikācija ir taisīta, ja, un tad viņš arī to arī apstrādās. Jā. Šeit tu pieliksi, piemēram, klāt upload files. Šie ir mani customer profile, make adjustment, piemēram, vai ieliec kaut ko. Tu vari ielikt upload files tātad šeit, bet es parādīšu, kur vēl. Ja, tātad, Bet tātad viņš šobrīd uztaisīja nezināmam klientam pieņēmumu. Klienti, kurš strādā vairumtirdzniecībā, mēs vienkārši skatāmies demo, bet šeit tu vari ielikt papildu, failu, PDF failu un likt viņam pārstrādāt šito modeli, balstoties uz manu biznesu un maniem klientiem jau kaut kādu sagatavi, jau kaut kādu informāciju un iedot viņam izejas datus. Ja?
Lieliski. Ejam tālāk. Tad nākamais ir produkts. Next. Un atkal, tu nevari noskipot šīs lietas. No, tās lietas, tie ir tavi mājas darbi. No, tad, ja tas runājam par pelnošu biznesu, tad šie visi ir mājas darbi. Soli pa solim tas ir jāsakārto. Nu, tu nevari ignorēt šīs lietas. Ja? Un nākamais ko mēs ar ko strādājam, ir mans produktu portfolio, mans unique selling proposition. Mēs dzīvojam Jā. pasaulē, kad visiem visa pietiek. Un nafig nevienam nevajag vēl vienu vairumtirgotāju. Vai ne? Vai biznesa treneri, vienalga. Bet man vajag iepakot sevi, man vajag sevi savādāk pasniegt, savādāk man ir problēma. Nu, lūk, tā kā redz, kur produktu profilings. Understanding our product portfolio. Tātad, kas ir mūsu produktu galvenās kategorijas? Un tas ir jautājums, highlight why our wholesale client would choose us over competitors. Nu, te ir tas jautājums, kāpēc? Kāpēc? Kāpēc viņiem vajadzētu gribēt mūs? Un tagad skaties, tagad ir differentiation un competitive advantage. Viņš jau ir uztaisījis, kāpēc? Why choose Titan? Jā, bet tas ir par uzņēmumu, jo drīzāk man tas asociējās ar to, kāpēc jāizvēlās tieši mūs, ja? Un šeit ir jābūt kaut kādam atsevišķam failam tieši par uzņēmumu, kāpēc izvēlēties tieši mūsu uzņēmumu. Un šitā otra sadaļa, viņa ir par preci vai par uzņēmumu? Šeit ir, skaties, šeit ir discounti, šeit ir loģistika, elastīga, flexible payments, kvalitātes nodrošināšana, personīgais menedžments. Jā, nu šis ir lielā bilde, šis ir uzņēmuma vaids, tas ir tas uzņēmuma differentiation. Un tālāk, skaties, te ir divas lietas, te ir uzņēmums, un nākamā ir FAB formula, kur mēs ejam iekšā jau konkrētos produktos vai pakalpojumos, ko mēs piedāvājam. Feature advantage benefits. Šis ir lielais differentiation, un šis ir feature advantage benefits. Īpašī priekšrocība ieguvums, ko mēs uztaisam jau produktu līmenī. Katram produktam, kuru tu pārdod pēc būtības, ir jābūt šādai formulai. No, tu nevari aiziet pie klienta un pārdot produktu, nezinot šo te formulu, neizmantojot šo te formulu. Īpašī priekšrocība ieguvums. Nevar, tā ir formula, ko tu ņem līdzi 100% katrā sarunā ar klientu. Ja tu viņam kaut ko pārdod, tad apakšā ir šī formula. Kas tas ir, ko tas dara, kāds ir ieguvums klientam. Feature advantage benefits. Un ja kādreiz mēs ar uzņēmumu tur, nezinu, veselu dienu sēdējām un būvējām feature advantage benefits tabulas, tad tagad tu vari to izdarīt, nezinu, pāris minūšu laikā. Tieši tā. Problēma ir vienkārši iemācīt darbiniekiem, cik tas ir svarīgi un kā to izmantot dzīvē. Ja? Bet uztaisīt tagad to, kā teikt, zibenīgi. Ja? Jā, bet redz, šeit mēs atkal atgriežamies pie tā paša temata darbinieku apmācība. Un ļoti labi, ka ir tāds Edgars, ja, kurš māk to izdarīt. Nu, Edgars, jā, tāpēc es šeit esmu, tāpēc arī es šito programmu uztaisīju, ka pēc būtības mana pievienotā vērtība ir parādīt un nodemonstrēt, kā mākslīgais intelekts mums visiem atvieglo dzīvi. Tātad šis maksāja, pateikšu, 5000 no uzņēmumam, lai Untāls viņu uztaisītu, un vēl 3000 maksāja apmācības, ko es... Apmācības atsevišķi. Ja? Tagad šis maksā neko. Tas, ko mēs tagad darām, pagaidām tu vari to dabūt pa brīvu. Ja? Un apmācības droši vien izlēma pats, vai tev vajag. Manuprāt, šīs lietas pašas par sevi nenonāks līdz darbiniekam. Nenonāk. Un tomēr uzņēmumu vadītāja tā loma ir tieši vadīt uzņēmumu, ja, un saorganizēt pareizi tā, lai piesaisti to īsto, kas cilvēku, kas apmāca tieši tādā virzienā, kur tev nepieciešama tā apmācība.
Nu, zini, vēl ir kāda patiesība, viena liela patiesība, ka praktiski vairumā uzņēmumu jau ir savs iekšējais tagad treneris. No, ja kādreiz ņēma apmācības no malas, tad principā katrā sevi cienošā uzņēmumā ir savs čalis, čalis, kurš to dara. Un viss cieņa tā tam jābūt, bet tas, ko es varu piedāvāt, es piedāvāju cita līmeņa, kā teikt, no, procesu, cita līmeņa pārdošana, cita līmeņa komunikācija, cita līmeņa pieeja. Jo ļoti bieži mēs dzīvojam savā vidē, pazaudējam to lielo globālu skatījumu uz Jā. lietām un to dziļumu pazaudējam visu laiku, darot vienu un to pašu vienā veidā. Labi, ejam uz priekšu, tātad skaties, kas jādara. Šeit ir FAB, šeit ir jāiemāca mīlēt Rainis. Tas nozīmē feature, advantage, benefits. Pirmkārt, tabulām ir jābūt, un viņām jābūt katrā pārdošanas sarunā izmantotām. Jā. Un tālāk ir, kur ir grāmatas, te ir papildu resursi, un tālāk next. Tā mums ir pēc skaita, kaut kas mums tagad ir pēc skaita 7. Mēs ejam uz priekšu, mums vēl bišķiņ laiks ir. Tātad pārdošanas psiholoģija, atkal viens fantastisks temats, par ko parunāt, kas ir, atkal, kāpēc untāls ir vajadzīgs. Tavat rekord, tāpēc... Un tās šeit ir pavadījis, nezinu, gadus mācoties un pie gudrākiem pasaules prātā cilvēkiem par pārdošanas psiholoģiju, komunikāciju, saskarsmi un tā tālāk. Tātad redz, kur ir svarīgākie emocionālie, psiholoģiskie, kognitīvie iemesli un procesi, kas notiek starp klientu un pārdevēju. Un tad, kad es to saprotu, es to varu lieliski izmantot gan mārketingā, gan pārdošanā. Tad pirkšanas psiholoģija, pārliecināšanas tehnikas, šeit ir dažas. Redz, kur ir vēl 20 powerful sales phrases, kur 20 spēcīgākie teikumi pārdošanā, ietekmīgākās frāzes, ietekmīgākie teikumi pārdošanā. Un ar komentāru, kāpēc. Labi, 20, nezinu, kāpēc viņš man neiedod. Viņš te saka, kad ir 20, bet teikt kaut kāds, nezinu, 10. Bet konceptuāli šeit jau ir gatavi teikumi, kas ir jau saskaņoti un kas reāli strādā. Ja? Action steps, tātad lieliski, nākamie soļi, vingrinājumi, rekomendācijas, ejam uz priekšu. Ja? Tad biznesa psiholoģija, vārdi, frāzes, spēka vārdi, tehnikas, tehnoloģijas, perfekts temats diskusijai. Next. Tā, 8. ir pats sales fundament. Tagad mēs ķeramies klāt pašā pārdošanā iekšā. Mēs ķeramies iekšā pašā sarunā. Asking out the right questions. Un tagad mēs nonākam pie tā, kāda mēs zinām tagad visu, gan produktu esam nopozicionējuši, gan klientu sapratuši, gan struktūru izveidojuši, gan psiholoģiju iemācījušies. Tagad saruna sākās. Tagad mums sākās pārdošanas komunikācija. Un tagad mums ir vienkārši pareizie jautājumi. Mums ir redz, kur ir, kāds ir ratio starp jautājumu uzdošanu un klausīšanos, tad mums ir jautājumu tipi, jautājumu klasifikācija, un redz, kur, piemēram, viņš ir izmanto šo spins kā pamata modeli. Tālāk ir 20 mandatory questions. Atkal, kas man visvairāk patika, piemēram, no sales procesa, kas ir pārdošanā, Toyotas sales procesam, viņam ir iekšā tā saucamā klienta karte. Nezinu, vai es viņu atradīšu tagad ātri. Bet te ir uz vienas lapas ir sarakstīti kaut kādi 20, kaut kādi 40 obligātie jautājumi. No principā, kurus vajadzētu uzdot. Mēs pieļaujam, ka tie varētu nebūt 40. Mēs saprotam, cik ir, piemēram, tā sarunas ilgums, bet man būtu jāiedod darbiniekiem kaut kādu, kā minimums 20 jautājumu, kurus mēs uzdodam sarunas laikā. Un tā nozīmē klienta karte. Jo klients pērk tikai tad, kad es viņam uzdodu jautājumus. Nevis tad, kad es viņam stāstu, bet tad, kad viņš domā un atbild uz maniem jautājumiem. Un ja es viņam neuzdodu jautājumus, tad es čakarēju laiku gan sev, gan klientam.
Un savukārt, ja es viņam uzdodu, tad man jau ir, redz, kur mandatory questions. Mhm. Manā Salesbookā ir sarakstīts saraksts ar 20 jautājumiem un secība iedot, kādā man vajadzētu šitos jautājumus uzdot, lai dabūtu rezultātu. Viss. Nu, tā kā tu aiziet pie klienta, uzdod jautājumus, vai arī neuzdod. Vai ne arī neuzdot. Un vēl nianse, ka mēs arī apmācam tos pašus darbiniekus, ko darīt, ja klients lauž šito secību. Jo es esmu viens no tiem klientiem, kam patīk klausīt šausmīgi šito 20 jautājumu, secīgos 20 jautājumus. Ja. Jā, tā var gadīties. Jā, un šeit atkal mēs runājam par komandas apmācību. Jā, bet Latvijas sakot, mums paļu bombu tie jautājumi ir jāuzdod. Jā. Mums var plāns mainīties, bet mēs vienalga atgriežamies un aizpildām to karti. Mhm. Sarunas beigās mums vienalga ir aizpildīta karte. Obligāti jautājumi. Un man chatbots vairs man vienkārši sagatavo manam biznesam, manam klientam, manam produktam, redz, kur ir saraksts ar jautājumiem. Tev atliek tikai izlasīt, jā, pieņemt un uzdot un dabūt darījumu. Mastering sales conversation, 5, 6, 5 soļu struktūra. Tad, kad man ir jautājumi, man jau ir konkrēts atkal lietas uz darījuma līnijas, sales conversation, redz, kur raports, tā. Kas action step, kā to iemācīties, rekomendētās grāmatas un ejam tālāk. Ja? Nākamais solis pati saruna, piemēram, nu, ja mēs ejam, ja tas mums ir face to face vai tā ir telefona saruna, tad te ir vienalga šeit ir 10 svarīgākie soļi, kas man jāizdara tā kā no profesionālas pārdošanas viedokļa. Ja? Solis, action, key focus. Nākamais solis, uzdevums paturprātā. Ja? 10 step, 10 soļi. Atkal kādas komunikācijas psiholoģijas jāpaturprātā, te ir atkal tonis, tas ir pēc tam. Un piemēram, iebildumu pārvarēšanas pāris stratēģijas, un te nav viss. Te, protams, tu vari viņam, hei, man vajag vairāk iebildumu pārvarēšanas stratēģiju, vai pastāst man vairāk par šito, man interesē šeit. Man, rekur, te ir 10 soļi, viņš ir iedevis tev tabulu, bet tu vienkārši tagad ņem un runā, hei, pastāst man, kas ir pirmajā solī jāizdara. Iedod man detalizētu instrukciju par otro soli, kā labāk darīt šito, kā šito. Ja? Tā kā šeit ir, nu, koncepts, bet ar viņu mēs strādājam. Mēs nevaram Salesbookā iedot visu tur milzīgu info, un arī nevajag. Mēs vienkārši varam paņemt un tālāk adjust un pielāgot mūsu biznesam. Ok, labi, te ir 10 soļu komunikācija. Te varētu būt, kas, es nezinu, kur tas man palika, varbūt pat nākamajā solī būs, bet ideja vēl ir par to komunikāciju telefonā, komunikācija e-pastā, komunikācija how about jo es viņam biju tajā instrukcijā iedevis, man pastāsta vairāk, un tagad viņš man iedeva, tagad par komunikāciju viņš man iedod jau e-pastu un telefonu sarunu. Kā labāk strādāt ar e-pastiem un kā labāk komunicēt caur kur viņš iedod cold email template, viņš man iedod follow-up email, re-engagement email, viņš man iedod visus jau e-pasta fiškas, ko man vajag, un to pašu viņš man iedod arī par telefonu sarunu. Ja sākumā mums bija tikai nezinu, 10 soļi, konceptuāli, bet man interesē dziļāk, man interesē telefoniski vai e-pastā, ar ko tas atšķirās un kā man labāk to komunikāciju organizēt vienā vai otrā vai trešā formātā, tad tu viņam vienkārši paprasti 9.1 un viņš viņu sāk, kur viņš saka par e-pastu. Ļoti svarīgas lietas, kas key principle, svarīgākais e-pasta saziņā, un viņš iedod piemērus augstam e-pastam. Tagad ir cold call, skripts, follow-up, telefons, saruna, action step, lieliski, rekur ir
gatavs. Komunikācija dažādos kanālos. Ja? Izcili. Nākamais, kas mums pēc skaita ir 10. 10. resursi un implementācija. Tas nozīmē, kā šito visu ieviest dzīvē un ko vajadzētu pielikt klāt. Respektīvi, ir grāmata, bet kas ir tie mandatory templates, ko mums vajag ielikt attachmentā klāt. Šeit ir CodeML template, code skripti, iebildumu pārvarēšana, te ir proposal, piedāvājuma templates, follow-up templates. Es vēl pieliktu klāt klienta karti, obligātos jautājumus. Es pieliktu klāt šo te feature advantage benefits tabulu, bet te viņš vienkārši saka, kad ko vajadzētu pievienot attachmentā, sagatavot un darbiniekiem izmantot kā tādu bāzes modeli. Kas vēl sales teksta, CRM best practice, ko viņš piedāvā, kā labāk ieviest tātad instrumenti, tehniskie procesi vai aplikācijas, kā labāk to sales grāmatu digitalizēt. Viņš iedod atkal rekursu software. Interesanti, viņš piedāvā arī cold calling un coaching, call recording. Viņš piedāvā ierakstīt, bet arī tagad principā tu var atlaist savus telefonu pārdevējs un ielikt normālu dzīvu mākslīgā intelekta čāli, kurš pēc būtības pietiekami labā latviešu valodā pārdod un nekad nesagurst un nekad neslims. Ja? Tā kā tā, labi, redz, kur ir Salzburg, tā, recommendation un finally next kopsavilkums. Jā, tad great, taisām kopsavilkumu. Viņš tagad uztaisīs par visu, kas mums šeit ir iekšā, un pēc būtības, tā kā mēs šito būsim pabeiguši, es parādīšu, kā viņš sastāv, mazliet parādīšu, kā es viņu uzprogrammēju, bet tas ir tas, kas principā šobrīd ir pilnīgs kosmos. Nekā tāda divu gadu atpakaļ nebija, bet šobrīd tas viss notiek tik vērtīgi. Reku viņš iedod galvenās atziņas, ja, kas šeit pēc būtības redz, kur arī ir. Šī ir mūsu struktūra, ko es viņam iedevu šajā gadījumā iekšā kā bāzi. Tu vari ielikt jebko citu arī klāt. Šeit ir tie 11 soļi, ko es viņam ieliku šajā gadījumā iekšā. Secīgi saliku, strukturēti, balstoties uz savu pieredzi un savu informāciju. Te viņš tā nākamais, ko viņš saka, rekomendācijas darbiniekiem, kā labāk strādāt ar darbiniekiem, kā labāk vadītājiem šito grāmatu implementēt. Tālāk ir final action steps, un šo viņam vajadzēja automātiski iedot. Pēc būtības viņam vajadzēja iedot automātiski. Šeit bija jāparādās bezmaksas konsultāts pie Untāla ar aktīvu saiti. Bet, zin kā, manā versijā viņi parādās pašā sākumā. Ja iet pēc tā linka, un kad viņš prasa, kā es varu palīdzēt, es viņam saku, ka izveido man lūdzu sales booku, tur, kur bija pašā sākumā tie 4 posmi. 4. tieši bija, kā vajag ar Edgaru sakonektēties. Jā, bet augšā ir sakonektēties, LinkedInā sadraudzēties. Šeit ir book consultation, šeit viņš aizmet uz kalendlī. Šeit pēc būtības tev vienkārši atrod savu vietiņu, nobuko jau nobuko. Jā, izcili. Tā kā te ir viens, kad augšā sadraudzējies, un apakšā tu nobuko jau sarunu ar Untālu par konkrētiem tematiem. Sales grāmata. Tagad kādi kolēģi ir jautājumi? Pirmkārt, kādi ir tev, varbūt kolēģiem no malas? Zin kā, man dotajā brīdī jautājumu nav. Protams, ka šausmīgi gribās jau ķerties un ar to visu paspēlēties, ja? Bet es tev pateikšu, pirmkārt, liels paldies, ka tu vispār šādu webināru šodien esi organizējis, tāpēc, ka, zin kā, kamēr tev kāds neparāda, man, piemēram, pat nepieliektu, ka kaut ko tādu var uztaisīt ar mākslīgo intelektu, kaut gan es mākslīgo intelektu izmantoju ikdienā.
Ja? Tas, kas man šausmīgi patīk, tas ir tas, ka jebkuru posmu tu vari precizēt, adaptēt, pārveidot atkarībā no tavas situācijas, no tavas preces. Vienkārši jebkurā posmā pievienojot noteiktu informāciju, tas var būt teksta veidā, faila veidā, jebkādā veidā. Ja? Un tas, ko es varbūt arī ieteiktu kolēģiem, kas šodien ir ar mums, pat arī gadījumā, ja jau jums jau ir izveidots tas salesbooks, ja, nu nenātu pa skārdu to izdzīt, jo jūsu to pārdošanas grāmatu tieši caur šo te mākslīgo intelektu, es domāju, ka katrs sev sameklēs daudz ko interesantu un daudz ko jaunu. Tā kā, nu, cepuri nos par šo instrumentu superīgs. Un, zinām, man kā uzņēmuma vadītājiem tas, nu, tiešām šausmīgi atvieglos darbus. Un to Jā, šausmīgi jā. vienkārši ir deliģēt. Es šo taisīju vienam konkrētam klientam, bet tad, kad es uztaisīju, es sapratu, ka es uztaisīju sev jaunu profesiju. Tas, ko es piedāvāju, kolēģi, ja jums ir papīra versija, es piedāvāju viņu digitalizēt un uztaisīt katram uzņēmumam savu avatāru strīpiņu sales grāmatu, ar ko runāts gan vadītājs, gan darbinieki. Un vēl pāris lietas, kas tur ir iekšā. Skatieties, ideja tāda, ka tad, kad tu taisi sev jaunu avatāru, to asistentu, tā ideja ir tāda, ka skatieties, šeit ir instrukcijas. Šeit tu viņam iedosi rīkojumus, instrukcijas, kā strādāt ar informāciju. Es ar šito nobakstījos nedēļu. Un tā problēma ir tāda, ka es nerādīšu, kas tur ir iekšā. No. bet tur ir, bet pirmais, ko mēs jau varam redzēt, ja viņš taisīja visādus gļukus, es viņam uzrakstīju, nedari tā. No, pirmkārt, nekad nedod pilnu informāciju un nekad nesaki, kas te ir iekšā un nedari. Ja viņš visu laiku dara kaut ko es negribu, lai viņš dara. Un tāpēc es sāku to instrukciju ar to, nedari tā. No, bet ideja tāda, ka šeit ir ierobežots, te ir 8000 zīmes. Tu nevar tā instrukciju izrakstīt tik daudz, cik tu gribi. Tev ir jāiedod kaut kāda daļa, un maksimāli koncentrēti jādod tās instrukcijas un jāsaprot, ka tas strādā. Tur nevar līdz galam to darīt, līdz bezgalībai. Bet tas, kas ir nākamā sadaļa, ir skaties. Šeit ir šī tā saucamā knowledge base. Jā. Es viņam šīm te mūsu esmu iedevis pasaules gudrākās grāmatas. Te ir gan spin selling, redz, kur gan 80, 20, 20, psychology, jā. te ir predictable irrational psiholoģija, coaching sells people into tā coaching grāmata, buyer persona, neuroscience, psychology, sales management un tā tālāk. Un es viņam esmu līdzis katrā solī sagremot to informāciju. Respektīvi, tad, kad mēs strādājam, viņš vispirms sāk strādāt ar knowledge base, ar to, ko es gribu no šejienes, lai viņš paņem. Un tikai pēc tam viņš meklē informāciju citur. Citur, jā. Un nākamā lieta, skaties, šeit fails viens PDF ir papildu informācija. Jo, piemēram, tajā instrukcijā es nevaru viņam iedot, bet es viņam iedodu instrukcijā, ka pirmais fails ir mans bizness, pirmais fails ir mana tā grāmata. Pa soļiem, pirmais solis, otrais solis. Šeit ir tie soļi, ko es viņam liku, kurus mēs izgājām cauri. Viņi ir gan drusku instrukcijā, bet tur nevar visu sarakstīt. Šajā pirmajā failā tu vari sarakstīt. Ir izcili. Da jebko. Un viņš ir ietrenēts paņemt instrukciju, aiziet uz pirmo failu, un pēc tam aiziet uz knowledge base, un pēc tam strādāt vēl kaut kur. Paņemt vēl citu informāciju. Un šeit es redzu ļoti lielu priekšrocību tādā ziņā, ka viņš tiešām to pieprasījumu apstrādā nevis meklējot kaut kur pa visurieni, bet tu esi viņam iedevis tiešām pēc kādiem principiem jau ir jāstrādā. Ja? Un tas ir milzīgs darbs. Jo, ja tu viņam šito neiedod, viņš meklē visu kaut kur un atrod, kur viņš grib. Bet es viņam pateicu, hei, vispirms tu sāc skatīties, strādāt ar PDF 1, pēc tam tu izai cauri visai knowledge base, un pēc tam trešajā solī tu vari meklēt citur, ja ir nepieciešams.
Ja, tā kā nu, šādā veidā tu viņu vari. Un atkal šeit ir 20 faili šobrīd pieļaujami. Tu nevari salādēt 50. Šeit ir limits 20 failiem. Tad tagad 20 grāmatas, 20 PDF failu, kurus tu nevari vairāk iebāzt, tad viņš saka limits. Ja? Tā kā tev jāiedod. Un tas, ko es vēl gribēju parādīt, redz, kur ir tās grāmatas, un tad ir viena tāda lieta, ko mana lojalitātes programma, mani klienti, kas ir atnākuši pie maniem uz apmācībām vai ar ko es sadarbojos, mums ir biblioteka. Mēs apmaināmies ar grāmatām. Paskaties, Grāmatām. šeit ir, redz, kur ir sels. Šeit ir Google mākonī savākti visas labākās grāmatas, pasaules gudrākās par PDF ņem un liec iekšā. Mhm, mhm. Es nepārdodu šos var dabūt visi pa brīvu. Tie, kas ir mani kolēģi partneri, te ir vai par astroloģiju varam uztaisīt, vai re, kur ir, piemēram, reklāma. Tu vajag uztaisīt reklāmas botu. Šeit ir viss, Philips, nezinu, kas mums te ir, advertising, mums te ir viss labākie reklāmas, un Gilvijs, un visu to uztaisīt savu reklāmistu, un te ir, kas mums te ir, laika plānošana, komunikācija, coachings, paskatīties, tu vari iztaisīt savu uzņēmuma coachu un iemācīties viņu integrēt. Tā kā tās ir, un mēs esam komūna, un mēs šito nepārdodam, mēs vienkārši apmainamies. Nu, tā kā, zini, kā pludmalē kādreiz atbrauc biblioteka uz ratiņiem. Nu, Jā, 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 un tu vari jā. palicīt un nolikt apakaļ, un tā ir tā mana lojalitātes programma maniem klientiem, kad, hei, sadarbojas ar Untālu un tiec klāt. Tur kaut Mhm. tūkstots grāmatas, man liekas, tačinīt ir par deju, ko pasaules labākās par deju kādu tematu. Nu, lūk, mēs esam principā izrunājuši, un es esmu parādījis, un manuprāt, tas ir nenormāli krūta, pirmkārt, ka tāda iespēja ir. Un otrkārt, šo konkrēto saiti es deaktivizēšu pēc kāda laika. Nu, tas nebūs ilgi, tas nebūs pa brīvu forever. Mhm. Šobrīd droši darbojamies, un vienā brīdī jūs varēsiet man piezvanīt, paprasīt, kur tā saite palika, un es teikšu, Kur palika? ar lielāko prieku mēs sazināmies, un es jums uzbūvēšu. Un tā ideja ir tāda, ka katram uzņēmumam, šī ir demo versija, mana pārliecība, ka katram uzņēmumam vajag savu. Noteikti. Jūs varat Mhm. būvēt paši, jūs varat pieaicināt un tālāk, es ar lielāko prieku palīdzēšu to izdarīt. Nākamais, ko es tagad daru, es jau te būvēju, lieku kopā dēļ, ko man ir. Man kaut kad mēneša beigās, nākamajā mēnesī ir uzstāšanās nekustamā īpašuma konferencē. Es būvēju ideālo nekustamā īpašuma aģentu, respektīvi aģenta ceļš. Te būs kā no nulles kļūt par superstāru ar vingrinājumiem, ar topikiem, ar tematiem. Pats tavs nospied pogu, hei, šodien mēs strādājam ar šito. No, un tad mēs ejam uz priekšu no nulles līdz superstāra nekustamā īpašuma aģents. Atkal iemācīts ar gudrākiem nekustamā īpašumu pasaules līmeņa jā, resursiem. Un mana personīgā izaugsmes grāmata. Es to varu uztaisīt kā uzņēmumam, es varu uztaisīt kā individam, kā darbiniekam. Mans ceļš līdz superaģentam. Un te ir, ar ko mēs sākam, ko man vajag, kādas grāmatas, kādas vingrinājumus, kas man ir jāizdara, kas man ir jāiemācās, soli pa solītim, step by step, lai nezinu, gada laikā es jau paceltos nākamajā līmenī. Un es sarunājos ar katru dienu ar viņu. Es sāku savu dienu, varbūt, hei, mans superdraugs, ko man šodien no tās programmas, ko man šodien izdarīt, un dienas beigās tu viņam ieslēdz, un tu pasaki, hei, šodien bija tāda grūta diena, man te bija Diena. tas un tā, un viņš tev izstāsta par to, Jā. ja, un tā, kaut kā tā es to redzu. Jā, tā kā, nu, baigi foršais rīks. Vienkārši superīgi.
Lūk, kolēģi, tagad pagaidzi, tikai pasīšos, man kaut kas čatā ir. Ja vēl kaut kas, kolēģi, varat ieslēgt skaņu, pirms mēs atvadāmies, jo, manuprāt, mēs lēnām finišējam. Reku badīs, reku mans badīs fonā guļ, reku badīs saguris. Tā kā, jā. Tā kā, kolēģi, jautājumi, komentāri šobrīd, un ja kas, es esmu atvērts sadarbību. Man ir tagad jauna profesija, mākslīgā intelekta arhitekts. Es izdomāju sev profesiju. Es tagad saprotu, mākslīgā intelekta arhitekts. Es beidzot varu visas savas grāmatas, ko es Tas esmu Salesbookus un visu Toyota, Mercedes aptiekas, es varu tagad salikt digitāli, un jums viss, kā teikt, visa dzīve tagad ir viena klikšķa attālumā. Ja vēlaties, esmu jūsu rīcībā. izcili. Paldies, Edgar. Paldies jums, tiekamies, es pieļauju, kādā nodarbībā, lai sazvanamies. Tā, Noteikti. tā, Paldies. slavu.